sveiciens spoļu tinējiem un visiem entuziastiem. Nu, to toriņu, kā pareizi uzstīt. Oi, te prasīja tā. Šitādu trubu ņemam 14 centimetrus garumā. Tā elektrības truba. Pārgriežam centimetru ārā apmēram. Tad saripinam tādā barankā un vienkārši ar drāti rekur savelkam kopā. Sanāk tāda formiņa. Tad ieliekam te interneta vadu, izpiņķerēto pārīti šitādu un sākam šitā te tīt iekšā. Nu, cieši smuki vijumu pie vijuma, kam ir pilns. Tā vadu ņemam šito arī 14 metrus un visu uztinam iekšā. Tad sanāks mums šitāds te beigās noņemam nost, to sagriežam visu formu ar savilcējiem savelkam, nu, vat šitāds toriņš tad sanāk. Tā, toriņu pieslēdzam, nu, vat pēc šitādas te vienu iekšējo, vienu ārējo. Tas schematiski izskatās tā. Šeit ir ģenerators pie viena vada un otrs šeit ir pie otra vada. Šitos vadus pēc tam kniebiem vienkārši nost. Liekos šitie te paliek. Tos noizolējam un nost. Un te paralēli ģeneratoram te osciloskopu piejūcam. Nu, te man apmēram ir piejūgts. Šitas ir uz ārējo, un šitas pretēji baltais iekšējais, krāsainais ārējais osciloskops. Nu, vat, tagad te piejūgts nav kur nekādi diodītas nedeg, lauki nav nekādi mums te, redz. Tagad atradīsim frekvenci darba. Nu, redz, kur ir 16 volti uzlikti, 216 kiloherci. Tagad griežam kilohercus augšā. Tā. Un skatāmies. Tuvojamies tā. Šeit redz, kur mēs redzam. Tā. Garām. Lūk, te ir tieši toriņa rezonanses frekvence. Tā. Nu, aptuveni ir 321 kHz, redz, kur. 321. Tagad toriņš mums ir rezonansem. Redz, kā diodas uzreiz deg. Nu, tas lauks sanāk. Redz, kur indikatoriņam arī jādeg ir. Re, kur indikatoriņš arī deg. Nu, šitas tāds vājš indikatoriņš. Šitās te ir spēcīgākas. Redz, kur tas lauks jau sākas mums šeit. Tā, te ir bloha sienas fāzes maiņa. Un tad, redz, re, kur viņš vēl deg pat šitādā augstumā. Tā. Nu, principā tas arī viss, redz, 321 kHz. Un te, ka novilks vēl saliks visus savilcējus, redz, ka ciešāk savelk, uzspiež, re, kur viņam tā frekvence tad krītās. Un te, ka būs savilkts apmēram 10 kHz, būs nost. Tātad sanāks uz 310 kHz šitas toriņš. Ja vajag uz 300, tad ir
jāpietina vēl klāt būtu garums, lai samazinātu, bet, es taisu šito apmēram 307–310 kHz būs. Vot, tā kā aptuveni tā. Un tos brīvos galus vajag noizolēt, jo, vot, redz, kur paņemsim diodīti, jā, uz brīvā gala, redz, kur ar vienu kājiņu pievienosimies, redz, kas notiek uz brīvajiem galiem. Ar vienu kājiņu, ka pieliek, diodīta deg. Un otrā pusē tas pats, redz, kur. Tā kā šitos noizolēt, jo te, ja lielu strāvu iedvasim, redz, kur 23 volti. Un te bišķi aizgāja frekvence, tā. Vot. Un tad tas lauks ar uzreiz, redz, palielinās jau. Daudz spēcīgāks tas lauks ir. Un tad tā diodīta te arī deg krietni. Redz, kāda te strāva sanāk. Te pat, redz, kur 220 volti diožu lampu pamēģinās pielikt uz to brīvo kājiņu. Nevar satrāpīt to vadiņu. Pie lielās spoles šitā arī gribēja degt. Pie toriņa nezinu, vai sanāks, bet, nē, šitā ne. To jāliek pie lielās spoles. Tur šito arī varēja iededzināt. Tā kā apmēram tā. Principā tas arī viss, ko gribēju parādīt. Te parastā diodīta, redz, kur mums šitā brīvā gala deg. Tā pievienot vadu un jūgt klāt pie ģenerātora. Tā kā 10 kHz vēl apmēram nokrīt, ka viņu satina kopā. Savalk ciešāk. Vat šitāds sanāk. Tā kā nekā sarežģīta. Trubiņu, uztaisam šitādu karkasiņu un vadus izpiņķerējam no kabeļa, šitā var uztīt uz spoli, rekur, un tad no spoles jau ņemam un tinam uz toriņa, redz, kur. Te visus izpiņķerēju visu kabeli, 14 metri, un tad ir pie tiem sanāk kaut kāda 320–300 kHz robežās. Principā tas arī viss. Tā kā viss darbojās, lauks normāls apkārt. Vot. Visiem veiksmi!